Labdien, dārgie klausītāji! Studijā Rita Ruduša un Edgars Ražīnskis. Jūs klausāties Satorī podkāstu Zīmols Latvija. Podkāsts ir daļa no publikāciju sērijas, kurā kopīgi domājam par Latviju kā zīmolu. Par to, kāds šobrīd ir Latvijas tēls pasaulē, kā to ietekmē vēsture, biznesa vide, ģeopolitika, kultūra, cilvēka kapitāls, neveiksmes un izcilības. Runājam par mūsu pašu spēju novērtēt savas stiprās puses un mērķtiecīgi strādāt pie vājajām, foršākas Latvijas labad. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Labdien, dārgie klausītāji! Satorī studijā Rita Ruduša un Edgars Ražīnskis. Un mūsu viešņa šodien ir Alise Ģelze, filmu producente. Labdien! Labdien! Mēs runāsim par zīmolu no dažādiem viedokļiem, kas šo zīmolu veido, ko par mums domā no ārpuses, kā mēs to ietekmējam no iekšpuses, bet viss tas filmu kontekstā. Un es gribēju sākt, Alise, patiesībā no tavas studijas zīmola. Jā. Jo man ļoti iepatikās tekstiņš, ko es izlasīju, Interested in Tender Realities. Tātad mēs interesējamies par, es pat nezinu latviskā precīzāk pateikt, maigās, trauslās realitātes. Kāpēc tāda izvēle? Jā, tas labs jautājums, jo studiju šo jaunoju. Man ir manā pieredzē divas manas studijas, ir bijušas tās filmu līdz 2019. gadam, un no 2020. gada, laikam ar 40 gadnieku krīzi, es pievērsos ļoti tieši tam, ko es gribu darīt, bez kompromisiem, respektīvi strādāt ar projektiem, kas mani kaut kā personīgi uzrunā un atbilst manai gaumei vai izpratnei par to, kas notiek apkārt, par procesiem, cilvēkiem, tēliem. Un, protams, iesākot studiju, tas viss bija tādā vīzijā un galvā, jo, protams, kaut kādā ziņā es arī pati redzu, ka neskatoties to, ka režisori ir dažādi, tā gaume jau kaut kādā ziņā saslēdz tās filmas kaut kādā vienotā vienībā. Un īstenībā tieši pie tā dizaina puses, jo es, protams, visi projekti, ar ko es strādāju, lielākā daļa izņemot tagad vienu debijas filmu, kur mums vienkārši kaut kādā ziņā ierobežoja tas finansējums ar stingriem nosacījumiem. Mēs viņu nevarējām kopražot. Visas filmas man ir kopražojumi. Līdz ar to, ka ejot tā ārpus Latvijas, protams, tā pirmā vizītkārte ir īsa definīcija un kaut kādā ziņā arī tas vizuālais veidols, ar kuru tu ej, ir tā filmogrāfija un tie stāsti, ko tu veido. Un tad īstenībā mēs pieslēdzām divus talantīgus cilvēkus, kas mums palīdzēja izveidot to vizuālo tēlu. Un kas arī apvieno tās filmas. Jā, kaut kādā ziņā mēs šobrīd strādājam ar vienu konkrētu dizaineru, kas pie pēdējām divām, tagad gan mūsu identitāti izveidoja, gan arī divus pēdējos filmu plakātus, kas man ļoti patika šis koncepts, kad tas darbs pie filmas identitātes jau sākās ļoti agri. Respektīvi, ja mēs runājam par filmu Cildenie, tad plakāta ideja jau tapa filmēšanas laikā, redzot lokāciju, redzot varoņus, zinot, par ko ir stāsts. Un līdzīgi arī tagad spēļu filmai, kas iznāks pēc mēneša, Armandas Zača debijas filmai Mūžīgi jauni, kas varbūt ir vairāk mūsu vietējai auditorijai, jauniešiem. Mēs arī par to zīmolu un par to identitāti jau domājam uz filmēšanas laukumu. Līdz ar to mums bija jau sagatavots materiāls, ar ko spēlēties. Un arī dizainers filmā ir pieslēgts jau ar filmas titriem un turpina. Ienest tos filmas titrus, jo filmas titriem arī ļoti liela nozīme ir, iedodot to kaut kādu smalkumu vai virzienu, kā tu arī stilistiski vēlies šo filmu veidot. Un kaut kā man patīk tā sinerģija, kad šajās abās filmās mēs pirmo reizi izmēģinājām tā, ka šis cilvēks, kas veido titrus un titru dizainu, arī strādā tālāk ar filmas plakātu. Kaut kādā ziņā es esmu to aizguvusi arī no citām
kompānijām, ne Latvijā, kur es redzu, kur viņi ļoti tā kā veido arī to kopējo identitāti arī plakātiem un vispār tai vizuālajai valodai. Jo, protams, nenoliedzami, mēs neesam izolēti no tā, kas mums notiek apkārt, un tomēr jāstrādā ar cilvēkiem, kas arī ļoti daudz skatās filmas un vizuāli arī seko līdz mūsu industrijai. Bet, teiksim, trauslie stāsti, ja veido identitāti ap šiem trausliem stāstiem, ko tas pasaka uz ārpusi varbūt par Latvijas kino kopumā? Vai tāds vēstījums, kas uzrunā tieši skatoties uz Latviju un kino no Latvijas, lūk, mums izdodas šādi stāsti? Manuprāt, neko unikālu mēs vairs nevaram izveidot kino. Man liekas, tas ir ļoti daudzās radošās nozarēs, kad tiešām arī ir tā sajūta, ka šobrīd jau viss ir bijis un ir daudzkārt redzēts. Un man liekas, ka es kaut kā vienmēr esmu arī formulējusi režisoriem, kad, ja mēs arī taisam šo stāstu, kas ir jau 100 reizes izstāstīts par pieaugšanu vai par cilvēku attiecībām, mums ir jāatrod kaut kas tas unikālais, kas ir tieši mums šeit notiek. Vai tas ir aspekts, kur šis stāsts notiek, fons stāstam, vai tās ir kaut kādas varoņu iezīmes, vai tās ir cilvēku attiecību iezīmes. Un tas ir tas, ko es esmu arī pamanījusi, tas ir tas, kas ir interesanti arī ārpus Latvijas, redzēt to mūsu unikālo šķautni ļoti pazīstamam stāstam. Piemēram, stāsts par mīlestību, ja? Bet viņš notiek Latvijā. Un tas nozīmē, ka šo cilvēku divas attiecības tiks, vienkārši tur mēs neizbēgam, viņi izspēlēsim savādāk nekā viņi izspēlē par lietuviešu, igauņi, skandināvi vai poļi. Un es domāju, ka ir arī ilgs laiks pagājis, jo es domāju, tā kā es šajā industrijā, es te tieši nesen saskaitīju, ka es tā kā ar filmām strādāju 20 gadus jau, un man sākot strādāt, man likās, ka interesanti, ka mēs visu laiku centāmies pielīdzināties kādam. Būt līdzīgi skandināviem, vai būt līdzīgi vairāk, es nezinu, vāciešiem, franču kino, varbūt dažiem pat Krievijas vai postpadomijas telpai. Un tā lielākā problēma man sākot šajā industrijā strādāt likās, ka mums īsti nebija tā identitāte, kas tad mēs esam un kā mēs to kino veidojam un kādi tad ir tie mūsu stāsti. Un es tagad redzu ar jauniem režisoriem, ka tomēr mums ir tas izveidojies tas savs rokraksts un tas arī tā sava pašapziņa, kādi tad tie mūsu stāsti ir. Un kā mēs redzam, tā kā Baltijā tas kino paliek arvien interesantāks, ja mēs salīdzinām 10-15 gadus atpakaļ. Tad tieši šobrīd, man liekas, arī tāds, tas vilnīts jau ir veidojies kādus pāris gadus, bet tagad es tā kā tiešām redzu, ka tādi jauni, interesanti talanti nāk un kur tā identitātes apziņa par to, kas mēs esam un kādi mēs esam, ir daudz spilgtāk izstrādājusies nekā viņi bija varbūt pirms 10-15 gadiem. Pirms varbūt mēs ejam tālāk par to kādu reģionālu identitāti, man bija jautājums, tu minēji tās vērtības un tās identitātes veidošanu. Varbūt var pastāstīt vairāk, kas ir tie, tavuprāt, kam tu veido šo te, vai Latvijas filmu industrija veido šo stāstījumu? Tas ir kāds reģions, tā ir kaut kāds konkrēts klients ārpus Latvijas, ja, vai konkrēts skatītājs. Kādu iespēju mēs gribam atstāt par sevi un kā tavuprāt ir mainījies, tu minēji, tu esi 20 gadus, kā ir mainījies tas priekšstats par mums, gan tajā, ko mēs gribam viņiem izstāstīt, un kas ir tie viņi? Un varbūt ir kaut kā mainījies arī tie viņi šo gadu laikā. Varbūt kādreiz tie bija, es nezinu, vietējie iedzīvotāji, varbūt tās bija kaimiņu valsts, varbūt par šo te mērķa auditoriju. Tas jau, protams, individuāli, kurš strādā vairāk, kādam ir vairāk fokus tieši tie vēsturiskie stāsti, kādam varbūt tās vairāk tā izklaides, atkal izklaides nots, kino, bet man vienmēr bija svarīgi, kad notiek kaut kā mēģināt arī balansēt, kad ir tas individuālais stāsts, man vairāk uzrunā mūsdienas, man samērā maz sanāca strādāt
ar vēsturisko kino. Man tiešām arī patīk strādāt ar stāstiem, kas notiek šobrīd. Jo es domāju, ka viņi ir ļoti svarīgi, ka mēs nofiksējam kaut kādu konkrētu laiku, kaut kādu konkrētu vietu, aktierus, sadzīvi, kas ir aktuāli tieši konkrētajā brīdī. Jo pēc tam paskatoties, mēs redzam, tas arī veido kaut kādā ziņā mūsu apziņu, vēsturi un nospiedumu. Bet auditorijas ziņā es varu teikt, ka es vienmēr esmu mēģinājis kaut kā balansēt, lai šie stāsti ir, teiksim tā, urdina prātu. man kaut kā, man tā tīrā izklaide laikam nav interesanta. Vai tas ir dziļi personīgs stāsts režisoram, kuram viņam liekas, ka viņš ir kaut ko piedzīvojis, un kā mūsu gadījumā ar Armandu Začu debijas filma, tas ir ļoti personīgs stāsts, un mūsu cerība ir, ka tas kaut kādā ziņā liks aizdomāties tur plašākajai auditorijai, ja, tai tieši vecuma grupai, kādā ir filmas Varoņi, vai arī tur Jura Kursieša gadījumā, ja, ka tur ir kaut kāda problēma, ko viņš ir novērojis Latvijā, un viņš grib bišķiņ kariķēt to un likt par to padomāt, vai Oļega gadījumā kaut kāda konkrēta situācija, un arī īstenībā es sapratu, ka tos projektus, ko es paņemu paspārnē, kas ir kā tā kino saucamā minoritārā ražošana, kur es esmu kā partneris ar tādu mazākuma daļiņu citas valsts filmā, man arī ļoti svarīgi, ko tad mēs gribam ar šo filmu pateikt, kas ir tā kā kam tā filma būs interesanta, bet tomēr viņi noskatoties to, bišķiņ kaut kas prātā nosēžās. Un tas jau, es domāju, ir tas Eiropas kino, un tāpēc Eiropas kino arī tiek subsidēts no katrā valstī individuāli, no konkrētās valsts, un arī Eiropā kopumā ar šiem fondiem, jo, manuprāt, es arī to esmu vienmēr izjutusi kaut kādā ziņā ar atbildību, ja man valsts piešķir to finansējumu, man ir kaut kas labs jāizdara ar to kino, tādā ziņā ne tikai mūsu auditorijai, bet arī, varbūt tās mūsu problēmiņas, kas liekas mazas, varbūt tās uzrunā arī Eiropu, ja, kas tā arī ļoti bieži īstenībā ir. Un es domāju, arī tā auditorija mainās, jo mēs tiešām ļoti tiecāmies, atceros, pašā sākumā, kad es sāku strādāt kino, kaut kā ar visiem iespējamiem līdzekļiem, mums likās, mums jālīdzinās tiem rietumiem, un rietumos ir viss tikai labāk, un mēs esam, mums nav nekā. Bet tagad, ja es paskatos Eiropas kontekstā, man ir jāatzīst, ka mūsu reģions un visa postpadomijas telpa ir ļoti spilgta un daudz interesantāka saturā nekā Vācija, Francija un Skandināvija. Ņemot vērā to apjomu filmu, ko viņi ražo un ko mēs ražojam, ja, tad es domāju, par kaut kādu filmu kvalitāti un ceļošanu, vai tās spēja vai nespēja šajā reģionā, es domāju, tur vispār nav runu. Zinot, cik mēs spējam saražot gadā filmas un cik daudz viņas ceļo apkārt. Es teiktu, lielākā daļa ceļo. Ir reti filmas, kuras neceļo. Es gribēju vēl mazliet pakavēties pie identitātes jautājumu, jo tu pieminēji gan Austrumeiropu, gan postpadomju telpu, gan Baltiju. Ja? Kā tad mēs izskatāmies no ārpuses? Vai ir tendence mūs ielikt kaut kādā vienojošā rāmī? Baltijas kino noteikti. Es domāju, ka tāds pēdējos gadus, tas Baltijas, tāpēc, ka mēs ļoti daudz savā starpā sadarbojamies, mēs ļoti labi esam informēti par režisoriem, talantiem, kas ir, it īpaši, es domāju, Latvija. Par talantiem, kas ir gan Igaunijā, gan Lietuvā. Protams, mēs arī ietekmējamies un skatāmies, ko viņi dara, kā viņi dara, un tas palīdz arī mums kaut kā. Mēs nenoliedzam kaut kādā ziņā tā sadarbība arī ir, arī kaut kāda konkurence arī kaut kādā ziņā, jo, protams, globāli, visos festivālos un arī atlasot dažādas programmas, viņi neskatās, cik tad mums ir noklāta Latvija, Igaunija vai Lietuva. Viņi skatās to kā vienotu veselumu. Respektīvi,
Ļoti rēti ir, piemēram, šajos arī tirgos, kas dod tev iespēju pirmo reizi tā kā, kaut kādā ziņā skaļāk vai plašāk pastāstīt par filmas ideju, pirms viņa ir tapusi. Ļoti rēti ir tādos lielajos tirgos atlasītas, piemēram, 2 filmas no Baltijas. Ja? Tas ir tā kā ļoti, ļoti rēti. Pārsvarā ir tā kā pārstāv vai viena. Kur vēl no vienas valsts. Ja? Līdz ar to mēs esam tajā konkurencē, bet mēs noteikti tiekam redzēts vai uzskatīts kā viens veselums. Un tas, kā viņi mūs redz, to man, protams, ir grūti tā komentēt, bet to, ko es esmu pamanījis, ka, protams, interesantāki viņiem ir tie stāsti, kas varbūt noklāja kaut kādu jomu vai problēmas, kas viņiem nav vai ir nezināmas. To es esmu tā vienmēr pamanījis, ka tas viņiem šķiet interesanti. Vai arī kaut kāda kopēja Eiropas problemātika, bet kā viņa tiek risināta vai atspoguļota šeit, konkrētajā vietā. Kā palīdz, vai gluži otrādi nepalīdz tādi fenomeni, kāds traume? Mēs nevaram izvairīties, protams, rindas mākslas muzejā joprojām stāv, par to mēs varam atsevišķu podcastu taisīt, bet tātad, lūk, ir šāds tīrradnis, kuram ir necerēti milzīgi panākumi. Kā tas industrijai un industrijas tieši eksporta spējai palīdz? Es domāju, absolūti, tur nav šaubu, ka tas palīdz. It sevišķi, es ceru, ka tas palīdzēs pāri okeānam tajā reģionā, jo tur, protams, būt pamanāmam, es domāju, tādai mazai valstī kā Latvija ir ļoti grūti. Un mēs īstenībā redzam, gan kā mūsu kaimiņu valstis izmanto pat mazākos panākumus, ja? Ļoti spilgti popularizējot savu industriju visos šajos lielajos tirgos, kas ir, piemēram, ir Amerikas kino tirgus, ja? Kur mēs, man liekas, vispār neesam nekad bijuši pārstāvēti. Un es domāju, ka būtu absolūts, absurds neizmantot šo iespēju, kas mums šobrīd ir, un viņa jau nebūs ilga. Kino jau tomēr ir tāda māksla, kas diezgan ātri aizmirstās, jo nāk jaunas filmas, nāk jauni iespaidi, un tas vilnis filmai ir gads, 2 maksimums. Protams, ka tad, kad tu runā par konkrētu filmu, ja, kaut kādi 2, 3, 4 gadu nogrieznī atcerās, bet pēc tam jau ir citi piedzīvojumi, citas filmas, citas nozīmes, panākumi un tie konkrētie filmas, tās konkrētās filmas tiek piemirstas. Līdz ar to, ja to pareizi izmanto, tad šī unikālā, šī būtu unikāla iespēja Latvijai kaut kā izgaismot kopaini. Jo mums tādā ziņā es teiktu tā, ka ir arī ko piedāvāt. Mums ir ļoti, ļoti profesionāli cilvēki, mums ir ļoti arī spēcīga tā animācijas aina. Latvijā un ne tikai tas, es vienkārši arī daudz strādāju ar ārzemniekiem un ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas nekad Latvijā nav bijuši. Un vienmēr viņi ir ļoti pārsteigti. Man tāda sajūta, ka viņi īsti nesaprot, uz kurien viņi dodās un ko te sagaidīt, bet tad man pat citreiz ir azarts salauzt to radušos priekšstatu. Es par to priekšstatu noteikti gribējuši parunāt. Man tieši bija jautājums par šo prātā, bet Edgaram došu vārdu. Varētu būt tāda reputācija, tā kā vieta, kur lauž cilvēks. Man bija varbūt tāds patiesībā man ziņkārīgs jautājums. Tu minēji, ka tā Amerika ir iespēja. Savukārt traumas kontekstā medijos bija informācija, ka producentu grupa, tā komanda atteicās no piedāvājuma, kaut kāda piedāvājuma. Es nezinu, kāds darboties ar Hollywood, tad tur bija intervēts seniors operators, kurš teica, paldies Dievam, viņi atteicās, ja. Tātad mēs kā neprofesionāļi jomas īsti nesaprotam, bet mēs nojaušam, ka izvairījās no kaut kādas
iesūkšanas kaut kādā kapitālistiskā tas vienkārši ir, schēmā. Tas stāsts ir bišķiņi savādāks par to, kas man šķiet būtisks, ir konkrētu radošu personību nopirkšana no lielās industrijas puses. Tādā ziņā ļoti daudz arī talantīgu un lielu Eiropas režisoru, tāpat arī Rūbens Oslunds un vēl vairākus varētu nosaukt, kuri sen jau varētu strādāt zem lielajām studijām, izvēlās tomēr to radošo brīvību, ko Eiropa piedāvā, jo tas jau neliedz pēc tam tai filmai. Ja tu esi tādā ziņā tajā kategorijā, kādā arī šobrīd Gins atrodas, tas jau neliedz tai filmai pēc tam atrast to skatītāju tikpat lielā amplitūdā, kā to būtu izdarījusi arī, ja viņu tā kā finansiāli turētu kādu no lielajām Amerikas studijām. Vienkārši tā radošā brīvība tad ir ļoti ierobežota un tu principā kaut kādā ziņā zaudē to filmas piederību. Jo es domāju, ka tad, kad viņi kaut kādā ziņā atvieglo to, ka viņi ir gatavi nolikt droši vien kaut kādu X summu, lai šo konkrēto darbu izveidot, bet pēc tam atkal radoši tas var tikt, es domāju, diezgan būtiski ietekmēts, un arī tas, ka tā filma vairs nepiedara tev. Viņa nosacīti tev kā autoram pieder, bet fiziski, tā kā ekonomiski viņa vairs tev nepiedara. Un tas, man liekas, ir tāds svarīgs aspekts, ko arī izvēlās daudz Eiropas lielie talanti, ka viņi turpina strādāt ar Eiropas finansējumu, bet kaut kādā brīdī pieslēdzot arī to Amerikas finansējumu, bet paturot tās tiesības, filmas tiesības lielajā, tā kā filma sastāv no daudz maz finansējumu, un tad atkarībā, cik liela tā pīrāga daļa tev ir, tik arī tev tā filma pieder, un jo lielāku pīrāga daļu tu procentuāli saglabā, jo lielāks iespējas tev saglabāt arī tās filmas tiesības. Līdzīgi, vienkārši tā tas Eiropā un arī pasaulē darbojās. Un arī identitāte. Jā, tieši tā. Man vēl pēdējais jautājums ir par Straumi, un tad mēs iesim tālāk, jo tu jau minēji, ka, protams, ka ir tas efekts, un tas efekts būs vēl pāris gadus. Kas tad būtu jādara, lai ne jau paildzinātu šīs konkrētās filmas efektu, bet lai tas nebūtu viens tīrradnis, kas reizi 10 gadē mums uzsit to vilni augstu, un pēc tam mēs gaidām ļoti ilgi, lai būtu atkal līdzīgs fenomens. Es ātri atkāpšos, man likās, ka ir ļoti labi, ka iedod prēmiju filmas veidotājiem, bet tad šķiet, ka nākamajam loģiskajam solim būtu, piemēram, palielināt nožēlojamo finansējumu animācijai, lai mēs varam turpināt tieši šajā. Jā, bet tas nenotika. Tātad, kā noturēt to vilni un ko mēs sagaidītu, teiksim, arī no valsts atbalsta filmu nozarei? Es domāju, tas būtiskais ir, protams, tā klātesamība visos šajos lielajos tirgos un iespējas producentiem un filmu veidotājiem tā kā strādāt plašāk ar to materiālu, kas viņiem ir. Jo es domāju, ka, bet es saprotu, šobrīd es tā kā ceru un saprotu, ka ir atrasts tas finansējums animācijai klāt. Es ceru, ka tas tā arī notiks. Bet ir ļoti daudz kino, ļoti konkrēti veidi, kā tu vari pacelt to kino atpazīstamību. Tās ir šīs vietas, šīs satikšanās vietas, tie ir dažādi pasākumi, kurus var organizēt šajās vietās. Kino tādā ziņā ir ļoti skaidra struktūra, kā palīdzēt kino kļūt atpazīstamākam. Mēs arī esam daudz runājuši, un diemžēl arī institūcijām tas finansējums nav pietiekošs, ka daudzās Eiropas valstīs ir atsevišķi cilvēki, kas strādā tikai uz to kino identitātes stiprināšanu ārpus valsts, kas popularizē gan talantus, gan
ļoti aktīvi dibina kontaktus. Tu vari kādus piemērus minēt? Nu, es personīgi pazīstu, gan, piemēram, Igauņu filmu institūtā arī ir vairāk cilvēki, kas tikai ar to vien nodarbojās. Un tas neiekļauj tikai šo filmu, šīs filmas, ko mēs ražojam, bet tas iekļauj arī to reverso iespēju iepazīt ārvalstu producentiem šeit vietu, kā vietu, kur realizēt savus projektus. Mēs nerunājam tikai par spēļu filmām. Nu, es domāju, arī potenciāls milzīgs arī tai pašai animācijai. Un arī pēcapstrādē šobrīd. Animācija un filmām ir dažādi tirgi. Tas ir dažāds autorijas, tur ir cita komunikācija. Komunikācija, es domāju, tur ir svarīgi arī tas, ka tā komunikācija ir globāli viena vispār visai industrijai, un tad, protams, spēļu filmām un dokumentālām filmām un animācijai ir, protams, arī tie speciālie tirgi, kas ir atšķirīgi katrai no šīm, nezinu, kā lai, mazajām nozarēm, ja, iekšā kino industrijas kopumā. Un tā jau, tā kā salīdzina pirms 20 gadus atpakaļ, kad es sāku šajā industrijā strādāt, tā redzamība jau, protams, ir daudz, daudz lielāka, neskatoties uz to, ka finansējums tur tā baigi mums nav pieaudzis. Bet ir izdevies piesaistīt dažādus arī partnerus, kas ir, piemēram, Lijā vai Rīgas pilsēta, ja, kas kaut kādus vairākus gadus arī palīdzēja šajos tirgos piedalīties. Un, piemēram, šogad mums arī ir izdevies Berlīnē uzrīkot tādu nelielu pasākumu, kur mēs varam bišķiņ popularizēt pagājušā gada panākumus, ja, kas arī tas viss maksā vienkārši milzīgu naudu, bet, protams, arī, piemēram, Baltijas Fokus bija Berlīnē 2 gadus atpakaļ, ja, bet vienkārši, protams, ja ar visiem šiem mazajām lietām tas tiek dots, bet mums kā producentu kapacitāte arī ir limitēta. Un ja tur nav viens cilvēks vai 2 cilvēki, kas tikai ar to vien nodarbojās, ja sadarbībā ar industriju, tad to vienkārši, cik mēs paši spējam to izdarīt, tik mēs arī izdarām. Bet, tādā ziņā, ka nav bijis tāds finansiāls atbalsts vai dzirdīgas ausis kaut kādai tādai kopējai iniciatīvai, vai, es nezinu, vai nav bijis tāds publisks jautājums, ka mums varētu būt finansējums, ja, piemēram, 500 000, ko mēs varētu ar to izdarīt, ja, gada laikā, lai izmantotu šo traumas iespēju, ja. Ir bijuši visādi Eiropas finansēti projekti sadarbībā ar Igauniju un Somiju, kur mēģināja arī šo iniciatīvu, ka kopā šis reģions mēģināja popularizēt tās iespējas, ko šis reģions sniedz, ja. Bet tas arī, tas bija Interag, man liekas, finansēts projekts, un tas arī kaut kādā ziņā bija samērā limitēts, ja, un bez kaut kādas konkrētas vīzijas tieši Latvijai. Jo Igauņiem arī bija nominācija, man liekas, vairākus gadus atpakaļ, Oskara nominācija, ko viņi ļoti veiksmīgi izmantoja. Tur tajā brīdī viņiem bija viss kaut kur reklāmas šajos tirgos, un viņi ļoti uz to uzstrādāja. Respektīvi, tam ir jāpiedz strateģiski izmantot. Jā. Vai mēs redzam, ka šādas sarunas notiek par to, kā izmantot strateģiski traumas? Nav šobrīd, nē. Diemžēl. Un kam būtu jānotiek, lai būtu tādas sarunas? Tas ir tāds, šobrīd par to sāk runāt, un protams, mēs kā producenti tā mēģinam to kaut kā ierosināt šīs sarunas, bet, vienkārši, man liekas, tā lielākā problēma, ka arī, tādā ziņā, ka kinocentra, kā šīs institūcijas, kas to varētu darīt, kapacitāte ir ļoti limitēta, tieši tā ļoti limitētā finansējuma, un tur ir diezgan skaidri pateikts, ka, klāt jau nekā nebūs. Es domāju, ka tur, mēs jau esam arī diezgan maza industrija, un cik mēs tur esam tie cilvēki, tik mēs arī tur mēģinam visu tur piedalīties dažādās sēdēs un runāt par to skaļi, bet
Bet, jā, vienkārši dažbrīd, protams, liekas, es vienkārši redzu, kā mums iet ar to līdzfinansējumu. Mēs jau par to cīnāmies, vairāk kā pusgadu, lai to vienkāršotu un izdarītu tos konkrētos soļus. Un, vēl tas process nav vēl beidzies. Parunāsim par tām starptautiskajām sadarbībām, kuras tātad ir industrijā ļoti svarīgas un Eiropas kino kopumā, bet arī Latvijā konkrēti. Un varbūt tu varētu kādu mums case study, kādu gadījumu izstāstīt no savas pieredzes par to, kad ārzem partneri nāk jau ar gataviem priekšstatiem par to, kā tad būs, kad viņi atbrauks uz Latviju un strādās ar vietējiem kino profesionāļiem. Es droši vien tādu vienu konkrētu, jo pārsvarā jau tomēr tā tas arī ir bijis. Man tagad bija interesanta pieredze ar režisoru Sergeju Losnicu, kurš ir vairāk kārt filmējis Latvijā, bet ar citiem producentiem. Un šajā konkrētajā filmā mums bija galvenie producenti, bija liela kompānija no Francijas, arī producenti, kas nekad Latvijā nebija bijuši. Un tur, protams, tā arī nebija pirmā reize, kad tu jūti to, viņi tā kā nav bijuši, viņiem ir kaut kāds priekšstats izveidojies, un tā arogance, gan arī visos šajos projektos ir milzīga no viņa puses. Ar to vēlēšanos, tā kā pamācīt, kā viss notiks un kā mēs visu darīsim, un vai mēs vispār zinām, kas ir tas, un vai mēs zinām, kas ir tas. Un man citreiz es pat esmu arī kolēģiem teikusi, ka man dažreiz pat ieslēdzās tas azarts salauzt to aroganci diezgan ātri. Bet tas it kā arī ir saprotami, jo skaidrs, ka šie projekti, šajā gadījumā tas bija tieši lokācija dēļ, un arī tas, kad režisors ir pieķēries tajā latviešu komandai un konkrētiem cilvēkiem, ar ko viņš strādāja jau daudzās filmās. Bet vienkārši ir interesanti dažreiz arī, kad tie projekti atnāk, protams, finansiāli iemeslu dēļ. Jo, protams, mēs neesam vairs tik lēti, bet mēs esam lētāki nekā piemēram, visas komandas Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Skandināvijā. Un arī, ja šajā projektā konkrētajā man bija tikai franču partneri jāsalauž tā arogance, bet tad mums bija iepriekš tāds Nīderlandes projekts, kur gan no lielākās daļas komandas bija ļoti aroganta tā sajūta. Un tas interesantais tas, kad mēs pabeidzām to filmēšanu un viņi grib braukt atpakaļ, bet mēs viņus vairs negribam ņemt. Kas dažkārt arī, man liekas, ir komplimentējuši, ka nav tik interesants tas projekts vairāk vai kā tā ideja, ko viņi piedāvā, bet mēdz arī tādas situācijas jau gadīties. Bet ir tā arogance un tā skatīšanās no augšas ir pārsvarā no rietumiem, kad viņi atbrauc uz šejienu. Un tas, man liekas, ir tas vēsturiskais konteksts. Viņiem ir kaut kāds priekšstats radies par to pēcpadomijas telpu, un ļoti maz no viņiem ceļo uz šo reģionu. Un tas interesantais ir, kad viņi atbrauc uz šejienu un padzīvo šeit, viņi tiešām iemīl to vietu un brauc atpakaļ. Un tā, ka pat pie pirmajām iespējām brauc atpakaļ. Mums tagad arī kursieši filmējās ļoti zinām Vācijā aktrise Johana Vokalek, un viņa pati pie visām iespējām brauc atpakaļ. Viņa arī pagājušā vasarā atbrauc vienkārši tāpat uz 2 nedēļām. Tagad viņa uz Lielo Kristapu atbrauc arī tāpat. Bija iemesls, un viņa tā kā, kāpēc nē, un viņa jau vienkārši tā kā mums arī pateikusi, kad viņa turpinās šeit braukt atpakaļ. Tas ir, vienkārši arī es domāju, tādā ziņā viņiem tas šeit ir daudz interesantāk, un es domāju, ka mēs arī piedāvājam gan kultūras dzīvē, gan nezinu, tajā pat daba un laiks un pilsēta, un mēs ļoti
tā kā, daudziem tas ir tāds jaunatklājums, ja? Par to kino eksportu, jā, un to investīciju piesaistu, tu minēji Rīgas investīciju turisma aģentūras, ja, kuri to kino atbalstu pilnīgi izdala kā atsevišķu šo investīciju piesaistes programmu. Tu minēji par to, ka viņi varbūt sākumā, resti par šo eksotizāciju Latvijas, ja, kas varbūt kaut kur arī palīdz, jo, te ir lētāk, kā tu minēji, ja, un varbūt kaut kādas lietas vienkāršākas, nav tik strikti tie noteikumi, bet, un tad tu minēji par to, ka viņi tiek salauzti, lielā mērā arī pateicoties tev, ja, un tad viņam patīk šis salaušanas process, un viņi grib izbaudīt vēlreiz to vardarbību, ja, un tad viņi brauc šeit, bet ja mēs skatītos no otras puses, ir Eiropas projekti, bet kā mēs varētu tavuprāt pozicionēt, piemēram, ir Latvian Literature, kas pozicionē Latvijas literatūru caur introvertiem, rakstniekiem, ja, tur ir varbūt cits tirgus. Kas ir tas, ko mēs varētu darīt vairāk, lai piesaistītu šos cilvēkus, plus vēl talanti, ja, kas arī interesē šie spējīgie cilvēki, kas brauc un māca varbūt, vai mācās, vai atstāja kaut nospiedumu šeit pozitīvu. Kā mēs varētu pozicionēt to Latviju kā vietu, kur filmēt, kur varētu notikt arī varbūt kaut kāds kinotūrisms, ja tu pat minēji ceļošanu, ja, kas kaut kāds naudas... Jā. Nē, tas ir, mēs esam, es domāju, ka tagad šobrīd Rīgā notiek, man liekas, 3 milzīgas filmēšanas, ja, ar A klases zvaigznēm. Tas jau notiek, vienkārši tas ir, es domāju, diezgan sen jau skaidrs, ka mēs to varam izdarīt. Vienkārši nav līdz šim bijis tāds viens super veiksmes projekts, kā piemēram Lietuvai Černobiļa vai Igauņiem Tenets, kur iezīmējās kaut kādas ļoti konkrētas lokācijas, jo tas ir reāls. Mums ir tādas lokācijas? Protams. Tādā ziņā tas ir ļoti interesanti, ka tagad arī, piemēram, bet tā ir poļu filma, ko mēs plānojam filmēt vai šogad vai nākošgad, redzēs kaut kādā tuvākā, tālākā nākotnē. Un kad ir ļoti interesanti, ka mums jau ir tās lietas, ko mēs eksportējam, un tās atkārtojās. Ir pilsētas, kurus režisori vai operatori vai filmas mākslinieki ierauga, un viņi momentāli izvēlās vienas un tās pašas vietas. Tā ir Kuldīga, Liepāja, arī daudz konkrētas lokācijas Rīgā. Ja? Mēs arī, piemēram, tagad pēdējo filmējām es teicu, tāpēc man bailās. Doma laukumā tā ēka, kas stāv tukša, kur bija banka kādreiz, man liekas, Sebbanka. Sebbanka tur bija, jā. Sebbankas pretī biržai, jā. Ēka, jā, pretī biržai, jā, kur mēs ievedām to franču producentu, viņš bija mēms par to, ka tāda telpa ir stāv tukša, ir pieejama un viņā var filmēt, ja? Diezgan vienkāršā veidā, un arī tas, ka tās lokācijas mums ir ļoti pieejamas. Mums vispār, tādā ziņā, ka visi sūdzās par to birokrātiju, un protams, ka to birokrātisko procesu tā kā nevajadzētu vēl sarežģītāk uztaisīt un vēl vairāk noslogot, bet, ja, protams, es salīdzinu, un tā kā es arvienmēr par to, tā kā, mums vienmēr patīk ļoti sūdzēties Latvijā, bet es esmu strādājis gan ar Beļģijas finansējumu, gan ar Vācu finansējumu, gan ar Nīderlandes finansējumu un daudziem citiem, un mums nav birokrātiska valsts. Ja mēs salīdzinām, cik ātri mēs varam saskaņot lietas un cik tomēr mums ir bieži skaidri noteikumi, kas citiem, citviet vispār nav saprotami, ja, pēc kādiem nosacījumiem vai noteikumiem mēs strādājam, lai birokrātiski būtu tas iespējams. Ir, protams, dažādas nianses, ko mēs varētu uzlabot vēl, bet tas arī ļoti simpatizē, ka tas ir ļoti ātri aizsniedzams. Mēs varam pielāgot dažādas vietas dažādām Eiropas pilsētām, ja, jo Rīga ir ļoti dažāda. Mums ir tāds arī, protams, tas padomju mantojums, kas, piemēram, Polijā vairs vispār nav
Nu, piemēram, es varu minēt, ka seriālā Game of Thrones viena no tādām lokācijām zināmām bija Horvātijā, kas bija viņiem tāds pirmais lielais projekts, ko viņi uzņēma, ārvalstu projekts, un tajās konkrētajās vietās, kur šis seriāls tika uzņemts, tur ir absolūts kino turisms. Un es domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā es esmu pārliecināta, ka tāpat kā Jaunzēlande un Gredzena pavēlnieks, vai ne? Jā. Jo kino nešaubāmi saistās ar turismu. Kaut kādā ziņā mums ir arī unikāli, ka Andrejs Ēķis kā ir uztur un ir dzīve tā Cine Village, kas arī tur. Viņi strādā diezgan labi. Un arī viņa mums kā filmētājiem ļoti daudz palīdz, jo mēs esam atgriezušies tajās pašās dekorācijās, kas ir uzbūvēts citam projektam, bišķiņu pielabo un filmē atkal. Vai tur ir ļoti, es domāju, tas potenciāls ir milzīgs, vienkārši tā mūsu tiešām, tā ir tā problēma, ka nav tas grūdienis arī vai tā apziņa no valstiskā viedokļa patiesībā par to kapitālu, kas ir mūsu rokās. Jo, protams, tajā ikdienas skrējienā mēs visi esam pārstrādājušies. Visi producenti ir pārstrādājušies un mēģina grāt pa labi, pa kreisi. Un visi ir izdzīvošanas režīmā nepārtraukti. Un nav vienkārši tā kapacitāte mums arī tā kā globāli ieraudzīt to. Apsēsties un strateģiski padomāt, vai ne? Kas var palīdzēt ieraudzīt to? Varbūt mēs runājam par to grūdienu, bet rekordu mini A klases. Igauņi, pieņemsim, izmanto klasiskajā turismā savā, viņi prasa ceļotājiem ārzemi pateikt savu viedokli par kā viņam gāja Igaunijā. Un tad tie vācieši stāsta vāciešiem, nevis mēs, kam viņi varbūt neuzticās. Kā mēs varētu izstāstīt to? Mums ir ļoti daudz tās institūcijas, viena atbild par kaut ko, otra par trešo, bet arī es esmu daudzos šajos procesos bijusi iesaistīta tieši saistībā ar kino, bet man liekas, ka Latvijas lielākā problēma ir, ka viņi savstarpēji nesarunājās. Ka nav kaut kāds tā kā vienots, un tas ir tas, un, protams, beigās ir tas cilvēka resursu trūkums, vai nav uzlikts, ka konkrētam cilvēkam, tad mēs izvēlamies šis konkrētais cilvēks, tiek izvirzīts, kurš strādā tikai ar šo, viņš ir spējīgs, viņš saprot nozari, viņš saprot tā kā to vajadzību, ļoti daudzās, mēs arī daudz esam producentiem runājuši, ka tā kā vai kinocentrā vai šajā pašā Lijā būtu nepieciešams šis, kā viņš tā kā ārzemēs saucās, ka mission editor, kas ir vienkārši cilvēks, kas braukā pa šiem tirgiem, kas ir perfekti informēts par visiem procesiem, kas šeit notiek, viņš zina producentus, viņš zina tās filmas, viņš zina industriju, un viņš ir kaut kādā ziņā tas savedējs. Nevar samaksāt kādam kā Mišelina, piemēram. Nav īsti, jo neviens cits jau to labāk neizdarīs, kā mēs paši. Tādā ziņā tas nav iespējams izdarīt kādam no ārpuses, tāpēc, ka vienkārši, jo tā industrija jau arī specifiski ir. Tādā ziņā kino industrija, es teiktu, tā 90% paļaujās uz to savstarpējo uzticēšanos. Jo tās ir milzīgas naudas, tas ir arī ilgs laiks, kas ir kopā jāpavada. Es arī nevēlos strādāt. Man arī bijis citreiz tā, ka izsaka vēlēšanos kaut kāds X projekts vai X producents, un tu satiecies klātienē, un tu saproti, nebūs. Tu vienkārši tā kā pēc intuīcijas negribi ar šo konkrēto cilvēku strādāt. Un dažkārt jau ir tā, ka lai nonāktu pie tiem rezultātiem, es atceros, ka es sāku šajā industrijā strādāt, 10 gadi pagāja, kamēr tu ieeji tajā rotācijā ar tajā kaut vai Eiropas kontaktu rotācijā, kad tev sāk cilvēki jau
uzticēties un interesēties par tām iespējām, ko Latvija piedāvā. Un ir bijuši gadījumi, kad tu to konkrēto producentu pazīst 5, 6, 7, 8 gadus, un tikai pēc tiem 7, 8 gadiem pēkšņi kaut kas tam producentam parādās, kur ir absolūti, viņš redz, ka to var realizēt Latvijā. Ja? Tas ir ļoti aktīvs, intensīvs darbs, nepārtraukti. Tagad arī, piemēram, ir Berlīna. Tad tur vienkārši tiecies konstanti ar cilvēkiem, kurus tu jau vairāk vai mazāk pazīsti, kuriem ir jau kaut kas tā kā uz viņa galda, ko viņš grib piedāvāt kaut kādai sadarbībai, tad, bet tas nenozīmē, ka tā sadarbība būs. Tur vēl ir ilgs ceļš līdz tam ejams. Tā kā ļoti grūti ir, tas nav tā kā viennozīmīgi, kad ir interesi un viņi uzreiz brauc uz šejienu un filmē. Tur ir ļoti daudz dažādu aspektu. Kā mēs strādājam, vai mēs esam uzticami, vai mēs neapkrāpjam kādu, vai viss tiek izdarīts, kā mēs solam. Tā kā ļoti, jo industrijā, kino industrijā, es teiktu 100%, tomēr visi paļaujās uz to, kāds kaut ko teica, kāds kaut ko ieteica. Es šos cilvēkus pazīstu, es šiem uzticos, tā kā viņi man ieteica, pārsvarā tie projekti tā arī ir atnākuši, pie manīm, ka tur kāds ir kādam kaut ko pastāstījis par savu pieredzi, un tad ieteicis tālāk, un tā jau tu tā kā tiec pie labākiem projektiem, Jo labāks projekts, jo lielāks uzticības kredīts. Lūk, uz šīs nos mēs tad arī varētu noslēgt. Mēs konstatējām, ka mums ir talanti, mums ir lokācijas, mums pietrūkst strateģiskā redzējuma un būtībā cilvēka, kas varētu palīdzēt industrijai vēstījumu nodot tālāk un pētīt tirgus. Liels paldies! Filmu producenta Alīze Bjelza bija ar mums studijā. Un jautājums uzdevējs Rita Ruduša. Un es Edgars Ražīnskis. Tiekamies nākamreiz. Paldies! Paldies!